Sveicināti jūs mājās! Mani sauc Gonda Pūrniece, un es piedāvāšu stundu garu sarunu par izglītības tēmu. Es ceru, ka jūs ērti iekārtojušies pie sava datora vai savās mājās, ja skatāties kabeļtelevīziju. Varbūt jūs skatāties darba vietā, jo šī programma ir pieejama internetā. Jebkurā gadījumā izglītība, tie nav tikai izglītojamie, jeb tie, kas izglīto, tie ir arī visa infrastruktūra, kas ir ap šo izglītības iestādi un daudz citu jaunumu, par ko parunāsim šovakar. Un kā ikreiz es esmu aicinājusi studijā viesus. Un šovakar mani viesi, jeb eksperti, ir Ventspils izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska. Labvakar, Jana. Labvakar. Esmu aicinājusi arī Ventspils pilsētas mēru Jānu Vītoliņu. Labvakar. Labvakar. Un pirmo reizi mūsu studijā ir Andris Vaivads, kas ir Ventspils augstskolas rektors. Labvakar. Labvakar. Kā noprotat, mēs runāsim gan par pirmsskolas, gan par skolas, vidusskolas izglītību, un arī par augstāko izglītību un galu galā par mūža izglītību. Izglītību, kas iegūst mums kā dzīves pieredze visu mūžu garumā. Un paldies visiem, kas ir iesūtījuši jautājumus. Mums bija iespēja iesūtīt jautājumus gan e-pastā, gan pie ziņas portālos, un jautājumi ir daudz. Jautājumi ir par to, kā tad klājas mums Ventspilī. Un jāsacina, ka ir dažādas pārmaiņas, un ir daži jauni speciālisti piesaistīti, daži speciālisti ir aizgājuši. Bet sākšu ar to, kā tad mēs sākām mācību gadu, un vai mums ir informācija, cik mums ir šogad pirmklasnieku, cik mācās bērnu vispār izglītojušās skolās, un Andra, cik mācās augstskolā. Bet sāksim ar skolām. Jā, kopā mums jau daudzus gadus apmēram tie skaitļi bija tādi, ka 4000 mācās skolās, vispār izglītojušās skolās, un 1700 mācās pirmskolas izglītības iestādēs, ja vienkāršot sakot, bērnu dārzos. Ja. Šos ļoti precīzos skaitļus nevar pateikt. Ja. Bērnu dārzos it kā ir drusku samazinājums, bet tie 4000 bez dažiem bērniem mums skolās ir. Un cik mums ir pirmklasnieku? Jā, 120, ne? Šajā gadā pirmo klasi uzsāka 372 pirmklasnieki. Tas ir daudz vai maz? Aptuveni tā situācija jau stabili ir vairākus gadus. Protams, nedaudz mazāk nekā pagājušajā gadā, pat atsevišķiem skolēniem, bet principā stabili. Un kā mums ir ar studentiem? Vai Ventspils augstskola var teikt, jā, mēs esam startējuši un mums ir tie, kas vēlas iegūt izglītību tieši šeit Ventspilī? Jā, mēs esam startējuši. Mums ir šobrīd 260 studenti jauni. Tas ir daudz vai maz? Tas ir, ja neņem vērā to, ka pagājušā gadā bija diezgan daudz ukraiņu studenti, jā, tad tas ir apmēram tikpat, cik pagājušā gadā, stabila situācija tādā ziņā. Un uzņemšana vēl notiek. Tā kā mēs domājam, ka būs vēl vairāk studenti. Līdz kādam datumam notiek uzņemšana? Atkarībā no programmām vēl līdz pat mēneša beigām var pieteikties. Tā kā rādījums ļoti aktuāls un īstā laikā, jo, ja tie, kas nav vēl izvēlējušies, tad droši. Kā notiek uzņemšana, kur jāpiesakās? Vislabākais ir doties uz mājaslapu, tur var atrast telefons, var zvanīt uz studiju nodaļu, tur arī informācija viss ir. Tā kā tas, man liekas, visvienkāršākais veids. Protams, mums vēl ir mūsu tehnikums. Arī tur ir bijusi laba uzņemšana šogad, un tā teikt, plāns ir izpildīts, jo plāns tas ir tik, cik valsts ir piešķiruši naudu. Par kādu skaitu? Kristīna Vāgnere Davidova, es šodien ar viņas runāju, skolas direktore, 283, ja nemaldos, ir tas skaitlis, kas uzņems. Tā kā faktiski apmēram tas skaitlis ir samērā līdzīgs, ja, kas ir augstskolā un kas ir tehnikumā. Bet tehnikums visu laiku ir mazliet priekšā. Augstskolai jāsaņemas. Vēl uzņemšana turpinās. Es ceru, ka šis raidījums palīdzēs tiem, kas vēl nav izvēlējušies, uz kuru pilsētu doties. Brauciet uz Ventspilu, šeit vēl ir iespēja iestāties augstskolā. Tātad vairāk simti jauniešu un simtiem bērnu ir sākuši šo mācību gadu. Un arī šeit jau ir izskanējis jautājums, un es arī viņu uzdošu raidījumu sākumā. Lai mācītos, ir nepieciešami pedagogi, nepieciešami labi pedagogi. Kā mums ir izdevies nodrošināt mūsu mācību iestādes ar pedagogiem? Es jautāšu Bakanauska. Jā, protams, ka jāskata jautājums ir ilgtermiņā. Pagājušajā mācību gadā, 2 gadu garumā, mēs esam principā strādājuši pie apzināšanas, kāda mums veidosies situācija. Ja mēs skatāmies perspektīvai, teiksim, 3 gadu perspektīvai uz priekšu, mēs esam secinājuši, ka aptuveni 24 pedagogi varētu doties pelnītā atpūtā. Līdz ar to būtu nepieciešama šo pedagogu ataudze.
Un pagājušajā gadā mums izdevās izstrādāt rīcības programmu cilvēku resursu piesaistei, kas paredz vairākas aktivitātes, lai mēs nodrošinātu mūsu gan pirmsskolas, gan arī vispār izglītojušās skolas ar augstas raudzes speciālistiem un arī ar speciālistiem, kas tikko ir beiguši vispār augstākās izglītības iestādes. Kā tad tas notiek? Sakiet praktiski, kā notiek šī piesaiste? Tad šajā rīcības programmā ir, kā jau es teicu, vairāki virzieni. Viens no šiem virzieniem ir stipendijas topošiem pedagogiem. Mums ir izdevies piesaistīt 5 pedagogus uz doto mirkli. Mums ir Ventspils valsts pilsētas domes lēmums par to, kādās jomās mums ir nepieciešami šie stipendijāti. Tā ir latviešu valoda literatūra, tā ir matemātika, STEM priekšmeti, mūzika ar šo gadu arī un vēsture un sociālās zinības. Tātad šie 5 manis nosauktie pedagogi pārstāv šīs jomas. Tas ir viens virziens. Mēs esam uzrunājuši arī jomu profesionāļus, kas ir beiguši bakalaurus vai maģistrus konkrētās jomās, vai ķīmiķi vai filologi, un piedāvājuši apgūt 72 stundu pedagoģijas pamatu kursu, ko nodrošina Latvijas augstskolas, un pierādīt sevi, darbojoties ar mūsu bērniem un jauniešiem. Protams, kad mēs saprotam, ka tas ir tāds ļoti komplicēts jautājums, jo nevienmēr visi atnāks uz pilnām slodzēm. Tas varētu būt arī tādos gadījumos, kad ir nepieciešams nodrošināt, mazu slodzīti kādā konkrētā izglītības iestādē. Konkrēti jau pēdējās dienās es varu minēt piemēru, kad vienā no izglītības iestādēm šāds pedagogs ir pieteicies, ka viņš labprāt nāktu un strādātu, un pat arī strādātu ar lielu slodzi. Tas ir pat šajās dienās, kā piemērs. Nākamais virziens ir esošu jau konkrēti jau ar lielu pieredzi pedagogu piesaistīšanu no citām pašvaldībām. Tad cīņa par pilsētu, ja? Protams, tieši tādā pašā veidā, kā cīnās jebkura pašvaldība par pedagogiem, arī mēs par to rūpējamies, un šeit ir izstrādāta vesela rīcības taktika, varētu tā teikt, iesaistot gan personīgos kontaktus, gan arī cilvēkus, kas interesējās un viņus arī uzreiz uzrunājot un piedāvājot arī šo iespēju konkrētā izglītības iestādē strādāt. Šeit ir arī jautājums, protams, par pārnākšanu strādāt uz Ventspili. Katram tiek piedāvāti kaut kāda zināmā mērā individuāli risinājumi. Un ļoti svarīgs jautājums ir tieši par dienesta dzīvokļiem, kur pašvaldība pēdējos 2 gados piedāvā ļoti labus risinājumus. Un jau dotajā mirklī 23. gadā ir 14 pedagogiem nodrošināts šīs dzīvojamās telpas. Un tas ir viens no tādiem ļoti, ļoti pozitīviem un uzrunājošiem momentiem, ka pedagogi atsaucās uz to. Mēra kungs, mums ir ko piedāvāt, vai mēs tā varam droši teikt, mums ir programmā pieaicināt skolotājus, un vai mums ir ko piedāvāt, vai mums ir iespēja piedāvāt gan stipendijas, gan dzīvokļus? Protams, tas jau tas, ko Jāna teica, tā ir šī rīcības programma. Mēs esam paredzējuši pietiekoši apjomīgas resursus šim mērķim. Skaidrs, ka lielākā daļa no šiem dzīvokļiem ir tādi, kas atbrīvojas un kas ir jāremontē. Tie ir pietiekoši lieli izdevumi. Es varu teikt, ka nekad iepriekš pēdējo gadu laikā mēs neesam tādu apjomu dzīvokļu piešķīruši tieši pedagogiem, un 14 ir ar esošiem domas lēmumiem, un pašlaik jau komisijā mums vēl 2 atbalstījām, tie tagad iet uz domas sēdi. Tas ir apmēram 2 reizes vairāk nekā parasti mēs piešķiram. Ja? Un tas, protams, ir ļoti svarīgi. Pie tam to, ko Jāna teica par personīgo pazīšanos. Viņa, kā zināms, ir kuldīdzniece, arī bija direktore Puldoņu ģimnāzijā. Un droši vien, ka ir kaut kādi personīgi kontakti, un šie piedāvājumi ir
konkrēti un droši vien arī uzrunājoši, un arī talsi nav tik tālu. Tā kā mēs kopīgi strādājam, un es pateikšu vēl vienu lietu. Mēs esam arī šai rīcības programmā paredzējuši tādu īpašu finansējumu, ja izdosies mums pierunāt kādu pedagogu, kam ir ļoti labi rezultāti. Tas ir viņa, šī pedagoga audzēkņiem ir augsti sasnieguma valsts līmeņa olimpiādēs vai iespējams starptautiskas olimpiādēs, un pašvaldība ir gatava noteikt īpašu piemaksu šādiem te pedagogiem, ja viņi būtu ar mieru pārcelties. Tātad kaut kāds darba vērtējums, ja ir augsts darba vērtējums, tad īpaši tādus mēs uzrunājam. Vērtējumu, protams, skatām katru reizi, skatām CV, kas šis par skolotāju, kāda viņa pieredze un tā, bet tiem, kas ir izcilības, ko var apliecināt ar šiem te darba rezultātiem, mēs esam gatavi papildus bonusu piemaksāt viņiem pie algas, pie tā atalgojuma, ko paredzējas valsts. Pagaidām mums nav izdevies vēl tādus atrast, bet man liekas, ka virziens ir, viņš, protams, ir strīdīgs šāds virziens, mēs tā kā pārmānām, tas tā kā divi darba tirgus politika devēji, tur mēģina viens no otra pārmānīt speciālistus, bet, diemžēl, tā realitāte tāda, ka jaunu pedagogu nav, un tas, ko Jāna teica, ka mums ir 5 stipendijāti, tas ir, maz, un vienkārši nav šī piedāvājuma, jo mūsu skolu direktori un arī Tamants kundze un Bakanauskas kundze bija aizbraukusi Latvijas universitāti, viņi tikās ar šo te, ar fakultātes vadību un prorektori un faktiski dabas zinības kopumā visa veida beidz 5 cilvēki uz visu valsti, jūs varat iedomāties. Viņi to sauc par dārgakmeņiem, cīņa par viņiem, protams, ir. Tā kā mums, diemžēl, nav laika gaidīt, mums ir jābūt kvalitatīvam izglītības piedāvājumam jau šodien. Jā, tad ir jautājums, kā ir ar augstskolu. Vai augstskola sāka gadu ar nokomplektētu pedagoģu sastāvu? Mūsu augstskolā mums nav pedagoģijas virziens, pedagogus mēs neapmācam, bet... Kā ar pasniedzējiem? Ar pasniedzējiem. Mums ir pasniedzēji ir gan no augstskolas, gan arī tā kā mēs cenšamies veikt izglītību tuvāk uzņēmēju videi, tuvāk darba tirgumu, tad mums ir ļoti daudz pasniedzēju, ko mēs ņemam iekšā no uzņēmumiem, tāpat tās no iestādēm, tādā veidā nodrošināt labāku izglītības kvalitātes, lai arī būtu tuvāk darba tirgumu un, tā teikt, apmācības metodas līdz ar to ir arī labākas. Piemēram, es iedomājos, vai labs darbinieks vienkārši uzņēmumā var būt labs pasniedzējs. Piemēram, kur jūs piesaistat, kādās fakultātēs praktiķis? Mēs piesaistam, mums ir 3 fakultātes. Mums ir ekonomikas un pārvaldības fakultāte, mums ir informācija tehnoloģija fakultāte, tulkošanas studiju fakultāte, un visās viņās šādā veidā mēs varam piesaistīt pasniedzējus arī. Un tāpat šeit man ir noteikti jāatzīmē viena lieta, kas ļoti palīdz arī augstskolas darbā, tas ir Ventspils pašvaldības atbalsts. Kā tas notiek? Ventspils pašvaldība finansiāli atbalsta augstskolas darbību, kas ir ļoti svarīgi priekš mūsu darbības arī, jo daļa no šī finansējuma, piemēram, arī aiziet, lai atbalstītu šos pasniedzējus, kas pasniedz Ventspils augstskolām. Jāna, jūs arī gribētu ko piebilst? Jā, es vēl par vienu virzienu nepateicu, kas ir ļoti būtisks, jo mēs runājām šeit par skolu pedagogiem, bet arī pašvaldība šajā rīcības programmā ir paredzējusi atbalstu tiem, kas studē un jau nozarē strādā. Es kā piemēru varu minēt, ka mums ir 49 pirmsskolas pedagogi, kas studē dažādos kursos, vai 1., 2. vai 3. kursā. Un šajā rīcības programmā ir paredzēts atbalsts šiem studējošiem pedagogiem līdz 30% sekšanai no mācību maksas gada. Tas ir būtiski vairāk nekā bija līdz šim. Mēs šī mācību gadā tieši to palielinājām. Un šeit iet runa par to, ka pedagogi jāstimulē, ja kāds vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju, bakalaura maģistra grādu apgūt vai arī kādu otru izglītību. Un tā, tas ir tas, ko Jāna stāsta. Manuprāt, tas ļoti būtiski, un mums ir prieks par to, ka daudz izmanto šo iespēju. Tātad, ja cilvēks ir aizgājis no pedagoģijas, tad viņš šobrīd, principā, atgriežas pedagoģijā. Viņš ir motivēts atgriezties pedagoģijā. Es pareizi sapratu? Teikšu godīgi, ka mums ir pirmsskolas vadītājs, kas man šajā gadā ir informējušas, ka viņi jau varēja izvēlēties, kuru no pedagogiem uzaicināt darbā.
Jā, mums nav īpaši vakanci pirmsskolē. Jā, mums ir atsevišķas vakances, kas ir uz noteiktu laiku. Tur ir grūtāk piesaistīt, jo, protams, ka tās ir terminētas darba attiecības, bet bieži vien arī šīs terminētās darba attiecības pārvēršas uz nenoteiktu laika attiecībās. Ja? Tā kā nav ko baidīties, var nākt un interesēties, jo ir tiešām cilvēki, kas ir, nu, teiksim, jau ar pieredzi darba tirgu un ir gatavi strādāt pedagoģijā. Ir skolotājas, nu, jāsaka gan godīgi sievietes, ap 30, 40 un arī jau briedušākas, kas labprāt nāk un piesakās darbā un meklē šo iespēju strādāt. Tā kā es jau jums teicu, ka ir iespēja jau izvēlēties. Protams, ka tas ir tāds, es domāju, ka darba novērtēšanas rezultāts. Un, protams, arī, ja reiz runājam par pirmsskolas mācību iestādēm, man uzreiz būtu jautājums par šīm rindām. Tad, kad man bija jāizvēlās, kurā pilsētā ies mana meita bērnu dārzā, tad bija jāizvēlās starp Liepāju un Ventspili, un es uzzināju, ka rinda Liepājā ir vairāk kā 1000 bērnu rindā uz bērnu dārzu. Tad sakiet, kā ir Ventspilī uz šo brīdi? Jā, nu, tā tad mums ir brīvas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs. 20. gadā dzimušiem bērniņiem mums ir 5 brīvas vietas visā Ventspils izglītības sistēmā, runājot par pirmsskolu. Ja mēs runājam par 21. gada dzimušajiem bērniņiem, tad tās ir 15 brīvas vietas, un savukārt 22. gadā dzimušas tās ir 14. Nu, neticam. Jā, bet te ir tāda viena nianse. Tās ir, es runāju par visām 9 izglītības iestādēm. Ja vecāks gaida uz kādu konkrētu pirmsskolas izglītības iestādi, piemēram, centrā. Jā, tad var arī konkrēti viņam tajā pirmsskolā, ko viņš izvēlējies kā prioritāti, var arī nebūt šīs vietas. Bet mēs varam nodrošināt citā pirmsskolas izglītības iestādēm. Mēs, protams, arī piedāvājam šo iespēju, bet tā ir vecāka izvēle. Vai viņi pieņem kaut vai uz laiku šo iespēju, lai bērns būtu konkrēti tādā bērndārzā, un pēc tam, kad atbrīvojās vietas tajā, kas viņu interesē, bērndārs, lai viņš varētu atkal uz to pāriet. Arī šāda iespēja ir. Nu, mums jau bieži vien pārvent, tas ir kaut kur šausmīgi tālu un izbraukāt ir grūti. Jā. Bet skaidrs, ka vecāki paši izvēlas un viņi cenšas apvienot šo maršrutu pa ceļam uz darbu. Bieži vien, lai viņiem būtu ērti, un ja ir vairāk bērni, tad ir skola tūmā un bērndārs, tas arī ir ērtāk un tā, jā. Bet, tomēr attālumi mūsu pilsētā ir salīdzinoši neliela, un es domāju, ka tas arī nav pamats būvēt jaunus bērndārzus. Šobrīd nav. Mēs varam vienmēr izskatīt jautājumu. Mēs, pieņemsim, Eglītē, mēs varam vēl vienu grupiņu izveidot, jo mēs pārcēlām šos bērnus, kas bija ar īpašām vajadzībām. Jā, tur pašlaik ir mums tāda tehniski iespēja, ja būs vajadzīgs, mēs atkal izveidosim kādu grupiņu. Pašlaik mēs varam, ja mums tik tiešām šis pieprasījums sāks pārsniegt to, ko mēs varam piedāvāt, varam arī iztikt esošajās ēkās, bet ļoti gribētos, lai būtu tā, ka mums nākotnē būtu jāceļ kāds jauns bērns. Lai bērni dzimtu. Tieši tā. Jā, tieši tā, viss būs atkarīgs no dzimstības un, protams, arī no tā, cik daudz tas būs. Un arī mums jāievēro, protams, ir arī higienas normas, kas ir stājušās spēkā, un arī komplektējot jaunās grupiņas, mēs ievērojam kvadratūru, kāda nepieciešams, lai atbilstu ministru kabineta noteikumiem. Un te bija arī viens no Ventspilnieku jautājumiem par to, kad Ventspils reizes sāks domāt par to, ka vajadzētu bezmaksas braukšanas biļetes tiem bērniem, kas mācās vienā vai otrā pilsētas krastā. Vai ir apsvērta šāda doma, cik tad maksā skolēnam pārvietoties no viena uz otru pilsētas krastu? Tā. Tie jaunieši, kas dzīvo Pārventā, ir deklarējušies Pārventā un mācās šajā Ventas krastā, jau šās mēnešu biļetes var saņemt. Es runāju par vidusskolēniem, un viņi jau to var izdarīt no 20. augusta. Protams, ka viņiem ir nepieciešams apliecinājums, ka viņi mācās konkrētā izglītības iestādē Ventas kreisajā krastā. Un tad brauciens bez maksas? Jā, viņiem ir mēnešu biļete. Viņiem ir mēneša biļete, kā jau es teicu, to no 20. augusta jau var noformēt. Tiem, kam šādas iespējas, kas nav izmantojuši šādas iespējas, viņi to var izdarīt, vēršoties elektroniski Ventspils reisā uz adresi breis@ventspils.lv un sūtot informāciju, vārdus, uzvārdu, dzimšanas dati. Un, protams, ir jābūt arī fotogrāfijai, jo mēneša biļetē ir arī
jāpierāda, ka tas ir konkrētais jaunietis. Ja? Tad var fotografēt arī ar telefonu. Galvenais, lai ir atpazīstams. Mums bija atsevišķi apspriest to, kura institūcija būtu tā, kas varētu izveidot šīs tiem vēl, kam nav šīs skolēnu kartes, ar kurām viņi brauc, jā, un Ventspils reisam jau ir zinām pieredze, tā kā mēs izlēmām, ka Ventspils reis to uzņems un dara, jā, un tā kā teica Jāna, šī te adrese vreiss@ventspils.lv, jā, ventspils.lv, tad tur to var atrisināt. Tas ir bērnam no 1. līdz 12. klasē. Šāda mēneša biļete. Jā, protams. Jā, visiem skolēniem. Labi, mēs mazliet aiziesim video pauzītē. Tehniku audzēkņiem. Arī tehniku audzēkņiem, jā, tātad bezmaksas brauciens no vienas pilsētas krasta. Jā. Sapratu, paldies. Mēs aizējām video pauzītē, un kā jau raidījuma sākumā teicu, kas gan būtu izglītības iestāde ne tikai bez galdiņa krēsliņa, nu jau arī bez dažādām tehnoloģijām, sporta laukumiem un vēl. Tāpēc paskatīsimies, kas jauns ir izdarīts un ar ko mēs varam viens otru apsveikt, runājot par remontdarbiem šovasar izglītības iestādēs. 1. septembrī darbu atsāka bērnu dārzi un skolas, bet, lai sagatavotu telpas jaunajai tikšanās reizē ar audzēkņiem, izglītības iestādēs veic remontdarbus. Ilgi gaidītās pārmaiņas ir pienākušas bērnu dārzā Margrietiņa, kurā ilgu laiku nevarēja izmantot silītas grupiņas telpas, kas atrodas atsevišķā ēkā. Lielākie darbi veikti guļamistabā, kura pirms pusotra gada siltumtrases avārijas rezultātā aplūda. Pēc tam tika izveidojās pelējums, arī tā smaga bija jūtama visur. Un tāpēc šī grupiņa tika aizslēgta. Viņa nedarbojās pusgadu, atjaunoja šeit pilnībā grīdu. Šeit ir estri grīdi ieliet, pirms tam viņa bija uz koku konstrukcijas, tagad ir betona konstrukcija. Jā, lai viss būtu atbilstoši visām būvniecības normām. Grupiņas telpās veica kosmētisko remontu, ievilka elektroinstalāciju, nomainīja energoefektīvāku apgaismojumu. Tualetes vannas istabas ir izplīzēts, kā arī esam atjaunojuši arī virtuvi, kur tiek iebūvēta virtuves iekārta ar trauku mazgājamo mašīnu. Garderobē ir uzstādīts šāds drēbju skapis, kurā var izžāvēt mitras drēbes. Mēs apmeklējām bērnu dārza Saulīti vecāko grupiņu laikā, kad tur tuvojās noslēgumam remonti. Papildus kosmētiskajam remontam šeit arī ir nomainīts apgaismojums. Saremontēts sanitārās telpas, nomainīts santehnika. Šī grupa būs otrā, kurā uzstādīs trauku mazgājamo mašīnu. Auklītei būs stipri vieglāk un varēs vairāk palīdzēt mums audzināšanas darbā. Prieks ir milzīgs, jo liekas, ka viss ir tik ļoti skaisti, gaiši. Un grīda, man liekas, ir tik raiba un atraktīva, kādi ir bērni. Man liekas, bērni arī mācīsies ar tādu prieku, ka apkārt ir tāda skaista vide. Paši vērienīgākie darbi notiek Ventspils 1. pamatskolā, Pļavas skolā. Šeit nostiprina pamatus tās ēkas daļai, kuras savieno skolas korpusus. Šī daļa, tieši kur mēs atrodamies, pamatī sāk sēsties. Tas tika apsekots sākotnēji un būtībā arī ar konstruktoriem kopā. Tika pieņemts lēmums šos pamatus pastiprināt ar mikropāļiem. Arī siltummazgals tiks atjaunots, jā, kā jūs redzat. Tiks izveidot arī mājturības klase, izremontēta bibliotēka, aktu zālē veiks kosmētisko remontu. Visus darbus plānots pabeigt līdz gada beigām. Lielākie renovācijas darbi tika veikti bērndārza Aiglīte, kur atjaunots elektrotīkls un izbūvēta jauna ugunsdrošības sistēma. Savukārt Ventspils 2. vidusskolā ir uzlabota akustika sporta zālē. Problēma bija tāda, ka nevarēja normāli novadīt mācību stundas, jo skolotāji nevarēja dzirdēt, ko saka bērni, un bērni nevarēja dzirdēt, ko saka skolotāji. Bija ļoti liels atbalsts. Tāpēc nācās uzlikt griestos, abos sānos, un vēl šitā puse arī mums ir uzlikta. Tas ir prettrokšņu plāksnes, kas absorbē troksni. Mums tagad ir vieglāk paliek strādāt, tāpēc, ka bērni vispirms mūs viss dzird, visas mūsēs komandas. Ja? Tas jau viegli, protams, un tāda produktivitāte stundā arī būs labāka. Remonta ar plānu sastāda izglītības nodaļa, bet uzņēmums Nekustamie īpašumi šos plānus īsteno, organizējot būvniecības konkursus un veicot kontroli. Mēs atgriežamies studijā. Šī vakara sarunas tēma mums ir Ventspils izglītības iestādes, vietas bērndārzos, skolu labiekārtošana, interešu izglītība. Vārdu sakot, kā aug, mācās mūsu bērni,
kāda esam mēs paši, kas vēlamies joprojām iegūt kādu nebūtu mūža izglītību. Nu, kā bija sižets par to, kā remontdarbi veikti, vai Vitoļiņa kungam, kas piebilstams? Jā, ir vēl viens ļoti apjomīgs projekts. Tas ir mūsu pirmsskolas izglītības iestādes Margrietiņa labiekārtojums, kas izmaksās vairāk par 600,000 eiro. Un, jāsaka tā, ka no visiem mūsu bērnu dārziem tas bija kaut kādā ziņā, var teikt, pēdējais, kur šis labiekārtojums pēc būtības vispār nebija. Tas nav tāds Ventspils līmenis. Skaidrs, ka vajadzētu uzlabot vēl rūķīti un vēl viena otrā, bet šis tur bija pavisam bēdīgi, jāsaka atklāt. Un mēs ilgus gadus meklējām varbūt kādu Eiropas fondu līdzekļus piesaisti, bet, diemžēl, šie Eiropas fondi bija pieejami tikai tad, ja pretī varēja nodrošināt jaunas vietas bērndārzā. Par to, ka sakārto sētu, ja tā var izteikties, Eiropas fondi nebija pieejami, un mēs izlēmām ņemt aizņēmumu, un faktiski tomēr ir bērndārs, kur ir 180 bērni apmēram. Jā, 180 bērni. Tā kā tas ir ļoti būtiski, es domāju, arī pārventā, lai šāds te darbs tika izdarīts. Un, lai bērni varētu iziet ārā. Lai varētu, jā. Nodarbības, rotaļas un tā tālāk. Un tad jūs teicat arī rūķītis gaidīt savu kārtu? Rūķītim kaut kad arī būtu. Tur arī mums ir izstrādāts projekts un šīs vairākas attīstības kārtas, bet kopumā jau rūķītī ir arī liela daļa ir sakārtota. Ja? Bet kopumā šai sakarībā ir ļoti svarīga lieta gan par Pļavas ielas skolu, ko mēs redzējām šo te pietiekoši iespaidīgo sižetu, kādu, kuram var ienākt prātā, kā ēka, kas būvēta 80. gados, pēkšņi sāk sēsties šī pārējā, kas atrodas starp abiem skolas korpusiem. Jā. Skaidrs, ka drošība ir pirmajā vietā. Un kā tas izspēdo mācību procesu, tas neiespēdo? Tur bija arī mācību klases šajā pārējā, un garderobu mums nācās pārcelt uz aktu zāli, ja, un tā tālāk. Ja. Bet mums ir tāds skaidrs plāns, ja, kā to realizēt. Mēs esam vairāk kārt tikušies arī ar skolas vecāku padomi, un viņi ir parādījuši ļoti lielu izpratni, bet būtiskākais šajā lietā ir tas, ka tomēr gan Pļavas skolā, gan bērndārzā Margrietiņa šobrīd notiek būvdarbi. Un tas ir ļoti būtiski, lai vecāki un arī audzinātāji un pedagogi ievērotu to, ka bērni neatrastos būvlaukumā. Faktiski tur it kā viss ir izdarīts, bet nekad nevar būt par daudz šīs drošības, tā kā to es izmantojot iespēju vēlreiz vēlos atgādināt. Un būvdarbi jau parasti ilgst tomēr tā kā līdz augstiem ziemas mēnešiem. Tas apjoms ir tāds, ja, ka to nevarēja izdarīt tikai vasarā, ja, un pašlaik ir pabeigti, ja runā par Pļavas skolu, šie urpāļi ir pagājušās nedēļas beigās ir iekšpusē izdarīti, un tagad to dara ārpusē. Tas nav tik skaļš šis process, grūtāk bija izveidot šos caurumus, kas tur bija arī redzami šajā sižetā, ja, to izdarīja vasarā. Un darbi iet uz priekšu, tā ir Samroda, mūsu būvfirma, kas ir kvalitatīva būvnieki, un man nav šaubu, ka viņi to izdarīs. Un mēs uz skolas 100-gadi, ir ļoti būtiski arī, ka skola kopumā beigās, es ceru, būs ieguvēja, jo aktu zālē būs kosmetiskais remonts, kas vēl viņiem tur Foijē tiks, tā ieejas, mājatrības kabinets būs jauns. Ļoti liels gandarījums, ka beidzot arī mēs atrisinājām šo problēmu ar otrās vidusskolas šo sporta zāli, kur pēc tam, ka uzbūvēja BMX šo piebūvēja, BMX sportam ziemā, lai varētu trenēties, šī skaņa pēkšņi palika tāda, kāda bija, un kad tur, tā kā teica arī tur pedagogu un skolas vadība, ka nebija iespējams faktiski kvalitatīvs sporta nodarbību process. Arī tas ir atrisināts. Paldies. Man šobrīd es skatos vismaz 20 jautājumu, ne uz visiem mēs atbildēsim, bet mēģināsim tādā diezgan ātrā tempā uz ļoti konkrētiem jautājumiem, ļoti konkrētas atbildes. Runājot vispār par izglītības iestādēm, kāds Ventspilnieks raksta. Ventspils portālā bija lasām informācija, ka no ostas teritorijas plānots svītrot ostas attīstībai neizmantojamus zemes gabalus. Tostarp divas ar pirmsskolas izglītības iestādēm saistītas teritorijas. Īsumā, ko tas nozīmē? Kas tur notiks? Nojauks bērndārs? Jā, tā tas nav jāsaprot. Mēs ļoti daudz esam skaidrojuši Ventspilniekiem, bet skaidrs, ka tas ļoti specifiskas lietas un iet runa par izmaiņām likumā pēc tam, kad mūsu pašvaldības pārstāvis 2019. gada
decembrī izslēdza no brīvostas valdes un palika tikai valsts pārstāvi. Un toreiz satiksmes ministrija, droši vien, ka visi atceras šo te Bordāna un viņa partijas aktivitāti, ka tika grozīts likums, un faktiski šis likums paredz, ka ģeogrāfiski viss, kas atrodas brīvostā, ir brīvostas pārvaldes valdījumā. Mums nekad nebija ienācis prātā, ka valdījumā būtu jānodod bērnu dārzi, 25 dzīvojamās mājas, 2 kapsētas un tā tālāk un tā joprojām. Jo skaidrs tam nav nekāda sakara ar ostu. Viņa teritorijā atradās, bet to, kas jānodod valdījumā, mūsu attiecības regulēja savstarpēju vienošanās jau no 2004. gada. Ja. Nepārdomāt šāda likuma norma radīja šo absurdo situāciju, un pašlaik, ņemot vērā to, ka pašvaldība ir griezusies Satversmes tiesā, un rīt būs Satversmes tiesas sēde, kur man jādodas un jāpārstāv pašvaldība, Satversmes ministrija pašlaik grib grozīt ostas robežas, lai izslēgtu šos te objektus. Bet atkal viņi to dara nevisai veiksmīgi, viņi savā piedāvājumā ir izslēguši arī vairākas teritorijas, kur darbojas komersanti, neaptaujot šos te komersantus, vai viņiem ir svarīgi atrasties brīvostā vai nē. Jā. Tā kā tas jautājums ir aizkavējies, bet es ļoti ceru, ka varbūt arī jaunā valdība, beidzot mums ir valdība, kaut kādas izmaiņas arī izdarīs šajā te likumā. Labi, turpinām īsumā ar konkrētiem jautājumiem. Jautājums atkal par Pārventu. Runā, ka Pārventa atstās tikai vienu skolu. Kura tā varētu būt, vai atstās vidusskolu? Ja atstās vidusskolu, tad vai tā varētu būt 3. vidusskola? Ja tomēr šī pamatskola, kas kādreiz ir bijusi vidusskola un kurā tad ir principā šis latviski runājošo pedagogu sastāvs stabils un gadiem ilgi. Vai tā informācija, ko raksta Ventspilsnieks, ir pamatota? Šis Ventspilsnieks ir kaut kā aizkavējies ar savu informāciju. Iespējams, viņam bērni vairs neiet skolā, tā kā nevar paskaidrot. Mums vidusskolas nav vairāk Pārventā šobrīd. To es domāju, ka viss. 2016. 17. mācību gadā jau 5. vidusskola pārtapa par Ventspils Pārventas pamatskolu, un savukārt aptuveni 2 gadus atpakaļ Ventspils 3. vidusskola pārtapa par Ventspils 3. pamatskolu. Saistībā ar bērnu skaitu Pārventā? Jā, tas ir saistīts ar vidusskolēnu skaitu 10. un 12. klasēs, bet patreizajā momentā skolas stabili strādā un izpild šīs izglītības programmas. Protams, ir saistīts dažādas nianses saistībā ar to, ka mēs pārējām uz vienotu skolu. Ar terminu vienotu skolu ir jāsaprot Izglītības un zinātnes ministrijas uzstādījums par mācībām latviešu valodā. Ja vecāki, protams, ir izdarījuši izvēli par labu citām skolām, mēs 3. pamatskolā esam nokomplektējuši vienu 1. klasīti līdzšinējo 2 vietā, bet, protams, ka tur ir mums ir bērnu, kas varētu mācīties arī 3. pamatskolā nākotnē. Tā kā tas ir vienkārši jautājums, kas ir jārisina un pie tā ir jāstrādā. Un tad runāt, par šo. Tātad ir 2 skolas, nav plānots nevienu slēgt, ja? To mēs tā īsumā varētu nomierināt Ventspilsniekus. Jā. Un tad vēl kāds. Jūlijā ziņās visur bija informācija par jauniem noteikumiem skolu finansēšanā. Un daudzās skolās Latvijā nav nokomplektētas 10. klases. Vēlētos uzzināt, kāda ir situācija Ventspilī, cik ir daudz 10. klašu un vai viņas tiešām vidusskolās ir nokomplektētas. Jā, tā ir. Viss ir nokomplektēts. Pie tam mums ir tā, ka 4. vidusskolā mums ir 3 jau klases, kas nav bijis jau vairākus gadus. Šeit ir tas, ko Jana teica. Jā. Tas, protams, ir ļoti jūtīgs brīdis, šī pārēja uz valsts valodu, uz izglītību valsts valodā. Jā, un faktiski 2. vidusskolā šis skaits nav tik liels, jā, bet tur ir pa 20 bērniem, ja nemaldos, ir 2 10. klases. Tā kā mums ir visās skolās vismaz 2 10. klases, un mums nav šaubu, ka šobrīd šajā ziņā viss ir kārtībā. Jautājums ir par skaitu kopā. 10. 12. klasē, ja tur jāizpilda 120 kopā. Es tikos ar jaunu iecelto valsts sekretāri Izglītības zinātnes ministrijas. Es piedāvāju, ja mums kopumā
vidēji iznāk šie 120, jā, jo tad mums nekādu problēmu nav. Nu, viņi teica, nē, vajag mēģināt kaut kā apvienot, varbūt tīri administratīvi. Nu, mēs esam tam kategoriski pret, mēs tādus variants esam pārnājuši. Man liekas, tas ir tikai laika jautājums, jo šobrīd skaidrs, ka ir vecāki, kuri uztrauc par izglītības kvalitāti, bet manuprāt, otrajā vidusskolā šī kvalitāte ir ļoti augsta, ja, un nav nekādu šaubu, ka pakāpeniski tas izlīdzināsies. Ja, pašlaik it kā vecākā vairāk aizgājuši uz 4. vidusskolu un uz ģimnāziju. Bet kāds Ventspilsnieks saka, ka mūsu pilsētā varbūt nav nepieciešams 4 vidusskolas. Normāli būtu 2, un tad varētu būt vēl kāda tālmācības klase, un tad notiktu cīņa par vidusskolu, kas paaugstinātu vidusskolas kvalitāti. Viss ir atkarīgs no bērnu skaita, un kamēr es strādāšu tajā amatā, kurā pašlaik es strādāju, mēs, protams, izdarīsim virsū, lai Ventspilī piesaistītu vairāk jaunas ģimenes, un lai būtu vairāk bērnu, un attiecīgi arī ar laiku, lai būtu vairāk vidusskolēni. Vairāk vidusskolu, ne mazāk, ja? Tieši tā. Es gribētu vēl pieminēt, ka arī 10. klasēs Ventspils vidusskolās šogad bija ļoti laba uzņemšana, kā jau teica Vitoļņa kungs. Mums arī ir ap 270, ieskaitot tālmācības programmas vidusskolēnus, 270 izglītojamie, un tas arī ir labs rādītājs. Ja? Un tomēr, kāpēc pārtrauca darba attiecības 2. vidusskolas direktora ar Ventspili? Redziet, tas ir tāds īpašs gadījums, ka cilvēks personīgi iemeslu dēļ, un tāda ir latviešu daba, ka īpašums piesaista, un Keišas kundze ir no Baltinavas, jā, tas ir pie pašas austrumu robežas, kā mēs zinām. Jā. Tas ir ļoti tālu. Un viņai nav īsti vairs, kas šajā īpašumā ir, un viņa spiesta pārcelties, un mums neizdevās viņu pierunāt. 1. septembrī mēs ar Jānas kopā izdarījām vēl pēdējo mēģinājumu. Es pat uzrunāju visus vecākus, kas bija sapulcējušies, lai mēģina pārliecināt. Kāpēc septembrī? Visi reizē viņi sauca Ināra paliec. Un nepalika Ināra. Ināra nepalika šobrīd, jā, bet viņi jau pati arī šo izvēli mums, nevar teikt, ka viņi to izdarīja, tā teikt, jau pirms mēnešiem. Viņi arī mūs brīdināja, var teikt, salīdzinoši vēl jau pirms skolas sākuma. Tad šis brīdinājums no direktors puses bija vēl tāpēc septembrī mainījās situācija. Bet, protams, ka visu cieņu viņai un tas, ko viņa 4 gadus strādājot, ir paveikuši šajā skolā, mēs vērtējam ļoti pozitīvi. Mēs arī apbalvojam šajā 1. septembrī ar domas atzinības rakstu viņu par to, ko viņa ir paveikusi. Mēs ļoti priecātos, ja viņa tomēr atrastu kādu risinājumu šim praktiskajam jautājumam un atgrieztos. Bet kā ar skolu vai skola ir bez direktora? Ināra Keiša kopā ar savu vadības komandu izdarīja maksimāli daudz, lai jau 1. septembris būtu pēc iespējas kvalitatīvi sagatavots. Un ne tikai 1. septembris, arī mācību process, kas tagad notiek skolā. Un patreizajā momentā šo darbu turpina viņas vietniece Linda Sokolovska, kas ir direktors pienākumu izpildītāja uz laiku, kamēr noslēgsies konkurss un domas deputāti apstiprinās jauno direktoru Ventspils 2. vidusskolas amatā. Kādi ir termiņi konkursam? Konkursa termiņš ir 2. oktobris. Pagājušajā nedēļā tika izsludināts šis konkurss. Tā kā, ja kāds jūt aicinājumu pievienoties Ventspils 2. vidusskolas komandai un stūrēt šo kuģi, ko sauc par 2. vidusskolu, laipni aicinam pieteikties konkursā. Komisija izvērtēs un labāko virzīs apstiprināšanai domas sēdē. Paldies par atbildi. Bet man ir jautājums Ventspils augstskolas rektoram. Mēs te runājam, ka notiek migrācijas starp Ventspilu un Baltinavu, bet kā jums izdodas šogad, un kā ir izdevies piesaistīt students no tās puses Latvijai, vai arī tādi ir, un varbūt ne tikai no Latvijas? Ventspils augstskola lielākā daļa studentu nāk no Ventspils un Ziemeļkurzemes reģiona. Taču ļoti daudz studentu tāpatās ir arī no Rīgas un citiem Latvijas reģioniem. Kā mums tas izdodas piesaistīt? Ja skatās, kā studenti izvēlās, kur mācīties, kas ir tie svarīgākie faktori, tad ļoti svarīgi faktori ir izglītības kvalitāte. Tāpat tās svarīgi ir izglītības infrastruktūra. Mums ir kopmītnes, turpatās, kur ir izglītība. Jā. Ļoti svarīgi ir, kā studentiem ir brīvais laiks, jā, visas iespējas, ko piedāvā Ventspils, gan sportā, kultūrā, tāpat tās jūra, daba, viss. Svarīgi, manuprāt, ir arī tā uzņēmēja vide, kas ir. Tas nozīmē labas prakses iespējas bakalaura, maģistra darbiem. Tā kā mums ir daudz labu piemēru. Tāpat runājot ar studentiem, ir arī, protams, nevar noliegt, ir arī faktors, kad it sevišķi nākot no Latvijas reģioniem, daudziem studentiem
Ventspilī viņi var iegūt to pašu augstāko izglītību, to pašu labo, ja, bez tās lielpilsētas intensitātes, kas ir Rīgā. Respektīvi, daudz studenti, kas izvēlās mierīgākus apstākļus, tā kā ir Ventspils, nevis lielpilsēta Rīga. Tostarp vietu kopmītnē vai arī tuvāk mājā? Jā, un tas, kas man arī patīk ļoti, kad daudzi no studentiem, kas nāk no citiem reģioniem, tāpat Rīgas, viņi arī pēc tam paliek šeit. Jo lielākā daļa no studentiem arī paliek strādāt reģionā un arī Ventspilī. Un tāpat tās arī tie, kas nākuši no citiem Latvijas reģioniem, paliek strādāt. Jo šeit ir tiešām strauji attīstās uzņēmējdarbība viss un ir labas darba iespējas. Kāds no jautājumiem, kas mums ir iepriekš iesūtīti, ir par to, tad, kura fakultāte šobrīd visvairāk ir piesaistījusi uzmanību? Kur ir uzmanība? Nē, uzņemšanā mums ir tā, ka vispopulārākās programmas ir datorzinātne un biznesa vadība, bakalaura līmenī. Universitātē studijas notiek 3 līmeņos, bakalaurs, maģistrs, doktors. Bakalaura līmenī datorzinātnes un biznesa vadība. Mums ir vairāk 80 studentu tur. Mums ir tas, kas mums ir sevišķi liels prieks šogad, kad elektronikas inženieri mums ir ievērojami pieauguši. Jo tas arī saistībā arī ar attīstību reģionā, ar augstas tehnoloģijas uzņēmumiem, kas šeit ir. Man liekas, tas ir ļoti labi, jo būs arī darba spēks. Tāpat tās mums bakalaura līmenī, ja runā, tad ir mazliet savādāks programmas, tāda kā jaunu uzņēmumu vadība, kur ir savādāks mācību metodika. Šogad mums ir pirmie absolventi no šīs programmas, tā kā mēs skatīsimies, kā viņiem iet darba tirgu. Daļa no viņiem jau strādā, bet mēs sekosim, tas ir tiešām interesanti. Ja runā par maģistriem, tad populārākās programmas ir uzņēmējdarbības vadība, arī strateģiskā starpkultūra komunikācija, kas ir, manuprāt, ļoti svarīgi attiecībā uz maģistriem. Ļoti daudz, kas izvēlās maģistratūrā studēt, ir jau strādājoši. Respektīvi, viņiem jau ir mazliet savādāks, nobriedušāks skats uz izglītību, un viņi saprot vērtību izglītībai un izvēlās tāpat tās Ventspils augstskolu iet mācīties, uzlabot savu zināšanas. Tas ir tiešām liels prieks. Jā. Jā, es gribētu piebilst to, ko teica profesors Vaivots, ja, ka viņš ir ilgus gadus strādājis ārzemēs, pirms pieteicās konkursā par Ventspils augstskolas rektoru gan Vācijā, gan Zviedrijā visu pēdējo laiku, un varbūt viņam šie sakari ir jāatjauno vai jāizveido no jauna. Mēs nesen kopīgi bijām Hansa Matrix, vienā no mūsu ļoti tādiem, es teiktu, veiksmīgiem uzņēmumiem, tur vairāk kā 200 strādājošie, un augstskolē ir līgums, bet es pieļauju, ka tomēr šīs attiecības nebija pietiekoši aktīvas pēdējos gados. Man liekas, mums bija ļoti laba saruna, un šis līgums būtu savu veidu restarts, ja, un tās būtu gan prakses vietas, gan iespējams arī uzņēmums būtu gatavs maksāt stipendijas strādājošiem, es atvainojos, studējošiem, kuri pēc tam varētu strādāt šajā uzņēmumā. Un vēl mums ļoti, manuprāt, interesanti tikšanās bija augstskolā Turība, kas ir privāta augstskola ar šīs augstskolas vadību, gan Rostovs kungu, ja, kas ir arī kameras prezidents, bet viņam arī vienpersonīgi pieder šī augstskola un valdes priekšsēdētājs Imants Bergs, ja, kur stāstīja par pieredzi, to, ko jūs arī uzdevāt šo jautājumu, par ārvalstu studentu piesaisti. Turība šai ziņā ir visveiksmīgāka, viņi piesaista apmēram 1000 studentus no ārvalstīm, un kopā viņiem ir 3300, un, manuprāt, tas bija ļoti interesanti paklausīties pieredzi, kā viņi to dara. Tā teikt, iespējams arī, ka mūsu augstskolai tas noderēs. Paldies par atbildi. Un vēl ir kāds jautājums. Ventspilī bija apmeklējis Amerikas Savienoto Valstu vēstnieks, un arī medijos tika izplatīta informācija, ka viņš devās tieši uz Startautisko radioastronomijas centru. Vai izdevās kādu kopēju projektu tur izveidot? Ar Amerikas Savienotajām valstīm mums ir vairākiem zinātniekiem sadarbība jau eksistējoša. Šī bija vairāk kā iepazīšanās vizīte. Respektīvi, abas puses vairāk pārunāja iespējamās sadarbības iespējas. Par konkrētiem projektiem vēl netika runāts, bet abām pusēm ir liela interese. Un es ceru, skatīsimies, kā iet nākotnē. Es domāju, novedīs varbūt arī pie kādiem konkrētiem sadarbības projektiem. Jā, vēlams ar nasu, protams. Bet turpinājumā mēs piedāvāsim mazu video atkāpi, jo izglītība lieliski, bet, protams, laiks pēc skolas vai pēc bērndārza arī ir jāizpilda tā saturīgi. Un tad par to mēs runāsim raidījuma atlikušajā daļā. Video.
Svarīga izglītības sistēmas sastāvdaļa ir interešu izglītība, un skolēniem Ventspilī ir ko izvēlēties. Galvenie ārpusskolas nodarbību virzieni ir sports, māksla un tehnoloģijas. Ventspils mūzikas skola ir viena no senākajām pilsētas skolām. Šogad tās svinēs 95. dzimšanas dienu. Šis gads iesācies ar vairākiem jauniem pedagogiem. Ļoti daudz jaunu skolotāju un tiešām, kā jau mēs kā skola augam un mūsu arī audzēņu skaits pieaug, un tāpēc arī ir vajadzīgi vairāk pedagogu. Un, jā, tad mēs meklējam pašus labākos. Ventspils mūzikas skolā un Ventspils mūzikas vidusskolā mācās 511 skolēnu. Pati populārākā ir klavierspēle. Tāpat var apgūt arī pūšam instrumentus, sitamos instrumentus un stīgu instrumentus. Ir arī akademiskās un mūsdienu mūzikas virzieni. Mēs kā skola atbildam valstī kā metodiskais centrs par divām ļoti būtiskām jomām, kas ir ērģeļspēle un mūzikas tehnoloģijas. Tas ir tas, ko mēs valstī atšķiramies. Taisam meistarklases, festivālus, seminārus, dažādas tādas aktivitātes gan pedagogiem, gan bērniem. Bērni, kam patīk tēlotāja māksla, var mācīties Ventspils mākslas skolā, kur pieņem no 4 gadu vecuma. Programma gleznošanā, dizainā, kompozīcijā un citos priekšmetos tiek veidot tā, lai atbilstu dažādam audzēkņu vecumam. Jau 8 gadu vecumā bērni iestājās profesionālās ievirzes izglītības programmā, kurā mācās 7 mācību gadus. Savukārt tehnoloģijas var apgūt Ventspils digitālajā centrā. Pašas nodarbības notiek, protams, zinātnes centrā Vīzijum, kurš šogad ir rekordskaits – 31 programma. Mūsu 8 gadu pieredzē jau arī ir bērni, kas, piemēram, pie skolotājas Ilzes nāk programmēt, 5 gadus. Ja, viņš jau kā mazs sīcīts ir sācis, un viņš jau līdz 7. klasē, viņš jau 5 gadus ir noprogrammējis, viņš jau ir kaujas gatavībā doties jau pie nopietnām lietām ķerties klāt. Starp 55 mācību pulciņiem var izvēlēties Ventspils Jaunradsnamā. Te piedāvā gan vokālu, gan dejas, gan mūziku, gan radiotehniku, modelēšanu. Audzēkņu skaits sasniedz jau 1500, un tikpat nopietna izvēle ir arī Ventspils sporta skolā Spars, kur bērni izvēlas treniņus 10 disciplīnās. Mēs atgriežamies studijā, lai parunātu par to, kas ir svarīgākais un par ko runā Ventspilī ventspilnieki. Un šoreiz par izglītību. Vairāk kā 50 pulciņu, mākslas skola un sporta skola lieliski. Bet vai kaut kur var aiziet arī bērnus, kuri vecāki saņem minimālo algu, proti mazāk nodrošinātiem bērniem? Pašvaldība ir devusi kādas priekšrocības un iespējas? Faktiski jau tas, ko viss bija parādīts, kas bija parādīts šajā sižetā, tas viss ir bez maksas. Šīs visas izglītības iestādes, tā teikt, nepieprasa maksu. Mēs esam, piemēram, par sporta skolu Spars, mēs vairāk kārt esam apsvēruši šo iespēju, ir pilsētas, kur ir jāmaksā. Attiecīgi, mums likās, ka tie ieņēmumi, ko mēs varētu no tā iegūt, tomēr nav salīdzinām ar to, ka, lai svarīgi būtu, lai vismaz šajos 10 sporta veidos, kas ir Ventspilī pietiekoši populāri, tas būtu bez maksas. Protams, maksa ir mūzikas skolā, jā, bet trūcīgajiem un maznodrošinātajiem bērniem neapšaubām, ka pašvaldība atmaksā to. Jā. Bez tam par sportu runājot, ir vēl 19 sporta klubi, kurus mēs finansiāli atbalstām, bet skaidrs, ka tā ir tikai daļa no finansējuma, un tur vecāki jau viņi tieši šos sporta veidus izvēlas un bērni iet tur, tad arī, protams, tur ir daļēji maksa, jā. Bet, kā jau tas bija redzams, ir ļoti daudz izglītības iestādes, kas ir bez maksas. Un sakiet, no kāda vecuma mēs varam runāt par kaut kādu tādu interešu izglītību? Te bija jautājums konkrēti par 3-gadnieku. Vai 3-gadniekam ir ko darīt Jaunradsnamā, piemēram? Ir vairāk aktivitātes, ko piedāvā tieši Jaunradsnams. Var dziedāt, var zīmēt. Teiksim, ja mēs runājam, ir zīmēšanas studija Krāsu pasauli, ir mūsdienu dejas Skorpions, ir ķipari un pipari, kas vokālajā studijā var dziedāt, kā arī sporta dejas. Un ir vecāki, kam bērni neiet pirmskolas izglītības iestādēs, var vest bērnus 2 reizes nedēļā uz stundu nodarbību.
uz rīta skoliņu, kur tieši ar šiem bērniņiem darbojās pedagogi, lai attīstītu dažādas prasmes tieši vecuma posmam atbilstošas. Un, protams, lai šie bērniņi arī socializētos. Un lai pēc tam, tad, kad viņi nokļūst obligātajā izglītības vecumā, kas mūsu valstī ir noteikts no 5 gadu vecuma, lai viņi jau adaptētos pēc iespējas veiksmīgāk. Un kā ir ar vīziju? Vai arī tur var aizvest mazus bērnus, vai tikai tie ir tādiem ļoti pieaugušiem un advancētiem un tehnoloģijās izglītotiem bērniem? Ne, mēs jau viena no galerijām, kas tur izveidot tieši ir mazo pētnieku galerija, jā, un tur var arī bērnus savus atstāt, mazos pētniekus, un faktiski viņus pieskatīs, un viņiem tur, manuprāt, ļoti interesanti, jā. Un kopumā ir daudz arī sporta veidu, kur sāk jau tā ir sava veida konkurence arī un cīņa par šiem jaunajiem sportistiem. Futbolistus, cik es zinu, no 4-5 gadu vecuma jau sāk vākt no visām vervēt, jā, ja tā var izteikties. Jā. Tā kā iespējas, manuprāt, ir ļoti plašas, lai kur, bet mūsu pilsētā katrs var atrast sev kaut ko pa prātam. Arī basketbola nodarbības, teiksim, pirmsskolās mēs pagājušajā gadā arī realizējām, un arī tagad mums ir doma par to, ka mēs bērnus jau iepazīstināsim ar šiem basketbola elementiem. Jā, viņi ir sajūsmā par to, cik esmu runājusi ar mazuļiem, viņi par basketbolu bērnu dārzā ir sajūsmā. Bet jautājums ne tikai par bumbām, bet arī par bungām. Kāda ģimenīte ir pārcēlusies uz Ventspili, puisīts ir spēlējis bungas, vai to var darīt arī mūsu pilsētā? Jā, Ventspils mūzikas skoliņā ir tāda situma instrumentu klase, kur var to darīt, un pēc tam, ja gribas jau tādā profesionālā līmenī, tad jau arī var mūzikas vidusskolā. Tad vēl jautājums, skolās ir pulciņi, interešu pulciņi, un tad mammas vai tēti raksta, vai noteikti ir jāmācās tajā skolā, ja grib apmeklēt pulciņu, kas notiek šajā skolā pēc stundām. Tad ir interešu izglītības pieprasījums no konkrētām izglītības iestādēm, kur ir konkrēti izstrādājusi komisija apstiprina, un tad tas ir paredzēts konkrētās skolas skolēniem. Tas ir tās skolas audzētājiem. Bet ir atsevišķi izņēmumi. Jaunradas nams īsteno arī 2 programmas Ventspils Pārvences pamatskolā. Pārvences pamatskolas ēkā tā ir Dambrete un arī Mīksto mantiņu darbnīca. Kā arī mums ir skola gudrinieks 4. 9. klasē, kurā var mācīties ik viens skolēns, kas mācās jebkurā vispār izglītojušajā skolā vecumā no 4. līdz 9. Mēs viņu organizējam uz Jaunradas nama bāzes, bet tā vieta, kurā viņi bāzējās 2 reizes mēnesī, ir Ventspils valsts 1. ģimnāzija. Arī izmantojot iespēju, aicinu reģistrēties uz pirmajām nodarbībām, 4. 5. klašu skolēnus vienā grupā, 6. 7. un arī 8. 9. klašu skolēnus. Un vēl jautājums konkrēts. Vai Ventspilī šogad darbojas joprojām jauniešu māja? Es gribētu teikt tā, ka šis jautājums ir saistīts arī tīri ar praktiskām lietām. Jā, mēs arī jau ilgus gadus meklējām iespēju izmantot, atrast kādu ārējo finansējumu, vai Eiropas fonds vai kādu valsts atbalsta programmu, lai sakārtotu tīri tehniski, praktiski šo jauniešu māju. Diemžēl tādu mums nav izdevies atrast, bet mēs ieguldīsim arī pašvaldības līdzekļus. Pašlaik tur ir jāievelk apkure. Es ceru, ka paspēsim to izdarīt vēl līdz apkuras sezonai, un jāiegādājas arī inventārs, lai tas būtu, kā zināms, pamats, jā, bet tas nenozīmē to, ka nenotiek nekādas aktivitātes. Var atgādināt, ko dara biedrība Idejas studija. Bet īsi jums redzījums, diemžēl, tuvojas noslēgumam, ātri pagāja. Jā, visādā ziņā otra puse ir arī saturs, ko var realizēt arī, ja, teiksim, šī jauniešu māja dotajā mirklī nav pieejama ikvienam jaunietim. Ir mums attīstības fabrika, kas darbojas ar savām aktivitātēm, kas dodas uz izglītības iestādēm, kas organizē konkrētus pasākumus tieši jauniešiem. Ir mums arī, teiksim, patreizajā momentā tiek realizēts projekts Neatkarīgs 1.0, kur tiek aicināti cimdiņu bērni, lai viņiem mācītu šīs uzņēmēju prasmes, lai viņi varētu iekļauties un ne tikai integrēties, bet arī iekļauties sabiedrībā. Tā kā ir šāda veida aktivitātes. Un vēl, protams, arī jāpiemina ir attīstības fabrikas lielais projekts, solidaritātes projekts, kur mūsu
rindas papildina arī jaunieši no citām zemēm. Pagājušajā gadā 6 jaunieši bija no Grieķijas, Vācijas, Francijas. Gaidām arī šajā gadā. Tā kā viena lieta ir pati ēka, bet otra ir, ka mēs varam arī iet uz izglītības iestādēm un darboties. Paldies! Bet no atlikušās minūtes es veltīšu pieaugušajiem. Jo vairāk jautājumi ir par to, kur es vēl varu mācīties gleznot, kur es varu mācīties muzicēt un ko es vispār vēl varu mācīties. Vārdu sakot par mūža izglītību, tāpēc video. Neatkarīgi no profesijas, vecuma un iepriekšējās izglītības, cilvēkiem visas dzīves garumā ir iespēja papildināt savas zināšanas. Lai varētu izmantot mūža izglītības iespējas tuvu dzīves un darba vietai, Vēncpils augstskolā darbojas mūža izglītības nodaļa, kas darbojas arī vasaras mēnešos, bet septembrī darbu uzsāk vairākas jaunas grupas. Vasarā vairāk ar bērniem, ar bērnu vasaras skolām, piedāvājam angļu valodu un arī tēlotāju mākslu apgūt. Pašiem mazāk, no 6 gadiem patiesībā. Studiju semestrs sācies, tie ir vairāk nekā 200 studiju kursi, kas tiek īstenot augstskolā. Un mēs piedāvājam apgūt ikvienu no šiem kursiem cilvēkiem no pilsētas, no novada, jo kursi tiek īstenot arī attālināti, ne visi, bet daļa. Tie ir informācijas tehnoloģiju fakultātes kursi, tā ir programmēšanas pamati. Mums ir 2 valodas programmēšanas valoda Java un Pythons. Tas ir IT projektu vadība, tas ir datu arhitektūra. Tātad specifiski IT kursi, kurus atsevišķi pieaugušiem nepiedāvājam, bet piedāvājam apgūt kopā ar studentiem. Vēncpils augstskolas mūža izglītības centrs piedāvā īpaši daudz iespēju apgūt valodas. Tā ir tulkošana dažādos aspektos. Mutveida, rakstveida, datorizētā tulkošana. Tā ir terminoloģija, medicīnisko tekstu tulkošana, par ko pēdējos 2 gadus ir bijusi interese no klausītājiem. Tātad tie cilvēki, kas studē kopā ar studentiem. Latviešu, angļu, vācu, krievu, zviedru, norvēģu, franču, ķīniešu, spāņu. Konfūcija institūts, kas atrodas Rīgā un nodrošina pasniedzējus Vēncpils mūža izglītības ķīniešu valodas kursiem, atzīst, ka tieši mūsu pilsētā ķīniešu valodu apgūst visintensīvāk. 7. gadu piedāvājam ķīniešu valodu. Šīs mācības tiek piedāvātas bezmaksas sadarbībā Latvijas Universitātes Konfūcija institūtu. Un esam tik tālu, ka jau piedāvājam 4 grupas. Ķīniešu valodu 3 dažādos līmeņos. Iesācējiem, tātad pilnīgi cilvēkiem, kas to nav darījuši, bet vēlas apgūt, tad ar nelielām priekšzināšanām, un tādi jau, kas ir tikuši līdz zināmam ķīniešu valodas līmenim, tādam nopietnam, pa šiem gadiem, kopā ar mums mācoties, jau attālināti, jo tie ir cilvēki ne tikai no Vēncpils. Un šajā semestrī arī Ķīnas kultūra būs kā atsevišķs kurs, lai ir tas akcentiņš par to, kā dzīvot Ķīnā. Mūža izglītības centrā var ne tikai sagatavoties eksāmeniem, bet arī nokārtot dažādas profesionālas pilnveides programmas, iegūstot certifikātu, piemēram, darba drošībā un aizsardzībā. Savukārt Vēncpils digitālais centrs palīdz iedzīvotājiem apgūt modernās tehnoloģijas. Bet ja mums būtu tā īsumā jānoraksturo, kas tad ir tā mūža izglītība? Tās ir mācības, vai tas būtu tā profesionāli darbam, vai tas būtu tādai personības pilnveidei, tāpat šūšana vai tēlotāja māksla vai orientēšanās, kas cilvēkam ir nepieciešama, lai dzīvi padarītu, lai pilnveidotos, lai izaugtu kā persona vai kā profesionāls. Bez tā nevar mūsdienās. Atgriežamies studijā. Stundu runājam par izglītību Vēncpilī, un vēl ir tik daudz tēmu, ko mēs varētu parunāt, tomēr pavisam īsi. Tātad plašs spektrs, daudz jau dzirdējām, kur ko var darīt, bet es par tiem praktiskajiem jautājumiem. Gleznot, pieauguši cilvēki, Vēncpils mākslas skolā vai kaut kur citur var? Mākslas skolā īsti ne, jo tur tik tiešām tie pasniedzēji, kas ir, viņi nav pārāk daudz, šī komanda nav pārāk daudzskaitlīga, un pašlaik mākslas skolā nodarbojas 280 bērni. Mēs tikko bijām tur, apsveicām skolu 30 gadu jubilejā, tā kā paldies viņiem, un ļoti labi, ka viņi tiek galā, jo, protams, tur ir savu specifika. Tas nav tā, ka var vienlaicīgi strādāt ar lielu klasi, tur jāstrādā pārsvarā ļoti individuāli, un nē, šobrīd tieši mākslas skolā tur nav tāda iespēja. Bet tāds bija jautājums, toties. Zināms, ka bija jums pedagoģiskā konference, kur droši vien tika runāts par to, kā
kam vajadzētu būt šajā gadā. Varbūt pavisam īsi jūs mums varat atgādināt tiem, kas nebija šajā konferencē, pedagogi, ko tad saka, ka tur nav, bet to vajadzētu, ja tas jau mums ir un par to mēs priecājamies. Ko runājat tādā pedagogu konferencē, sākot mācību gadu? Šī gada konference bija veltīta pedagogu prestižu jautājumiem. Par to, ka ikviena lieta, kas ir skolā, kas notiek sabiedrībā, ir svarīga un ka tas ceļ pedagoga prestižu. Mums uzstājās gan Druvietas kundze, gan augstskola, mums bija atnākusi ciemos pie mums. Mums runāja arī par datiem, kad jebkuri dati liecina par mūsu darbu. Bet pēc tam, kad mēs noslēdzās konferenci, mēs par šo te runājam gan izglītības pārvaldē, gan arī kolektīvos. Un principā mums ir tādi ļoti lieli 3 izaicinājumi, par ko mums patreizajā momentā ir jādomā. Manis pieminētā pārēja uz vienotu skolu, kā viens no izaicinājumiem. Otrs ir 24. gadā būs pilnveidotā mācību sasniegumu vērtēšana. Tātad vērtēšanas kārtība, mēs jau pie tā strādājam gan pirmsskolās, gan arī skolās. Nu, un arī, protams, trešais jautājums ir tas, kad sabiedrībā radīja ļoti lielu tādu rezonanci jautājums par centralizētajiem eksāmeniem, par rezultātiem, par to, kā viņus pielīdzināt un cik procentuāli, teiksim, optimālais līmenis ir attiecībā pret augstākā līmeņa eksāmeniem. Arī tas ir ļoti būtisks jautājums, kas patreizajā momentā ir ļoti aktuāls gan pedagogiem, gan arī tiem, kas tuvākajos gados beigs vispārējās vidējās izglītības iestādes un arī iegūs pamatizglītību, jo nākamajā gadā jau ir šī latiņa paaugstināta, lai saņemtu gan apliecību par pamatizglītību, gan arī par vidējo izglītību, ir 15%. Paldies. Man ļoti patīk šajā konferencē, ka augstskolas rektors, profesors Vaivods bija ieradies ar visu savu komandu. Bija gan prorektori, gan dekāni un programmu direktors arī bija. Un man liekas, ka tā nekad nav bijis, ja, ka tas tikai liecina par to, ka augstskolas sadarbība un saikne ar mūsu skolām ir ļoti laba, ja, un tas arī ir pareizi, jo vispirms jau jāmeklē studenti tepat pašu mājās, ja šī iespēja jāpiedāvā Ventspilniekiem. Šķiet, ka esam atbildējuši uz gandrīz visiem jautājumiem, kas man ir iesūtīti, bet, ja mēs runājam par to, par ko runā Ventspilnieki vēl, tad viņi runā par tā saucamajām melnajām kasēm, lai nodrošinātu sekmīgu mācību procesu. Kā tad tur īsti ir? Es zinu, ka tiesības sargs iestājas ar savu viedokli, un skolās ir savu praksu un bērndārziem savējā, bet varbūt jūsu viedoklis, kas ir šīs melnās kases un kāpēc par to runā? Tas skan tā diezgan draudīgi, un man liekas, ka tiesības sargs, tas ir mans tīri personīgais viedoklis, ir mazliet sabiezinājis krāsas šeit, jā, jo tik tiešām bieži vien ir šīs te vecāku aktivitātes, ka viņi kaut kādam konkrētām mērķim vienojas, vecāki vai daļa vecāka, kāda grupa un vāc naudu, skaidrā naudu. Protams, ka tas nav īsti pareizi, un ja runā par mācību līdzekļiem, tad mums nav nekādu problēmu nodrošināt mūsu skolu jaunatni un bērnus un arī pedagogus lielā mērā ar mācību līdzekļiem. Ja. Tā kā mēs šo esam izvērtējuši, bet kāds no vecākiem, kāda mamma vai kāds tētis, man ļoti grūti spriest, no vienas no skolām atkārtoti raksta tiesības sargam par to. Man liekas, ka tur nekāda pamata nav. Mēs arī nevaram tā teikt aizliegt, ja kāda vecāka kaut ko tādu dara. Ja. Bet visi pedagogi ir brīdināti, ka tas nav pareizi. Vēl šodien mēs ar skolu direktoriem šo jautājumu pārunājām, un arī, protams, pirmsskolā mēs arī aktualizējām. Un, kā jau teica Vitoļņa kungs, tas ir jautājums par to, tāds laika jautājums, līdz nostabilizēsies situācija, un mēs vienot izpratīsim, kas ir individuāli un kas ir tie, kas jānodrošina pašvaldībai un valstī. Tā kā tas ir tikai laika jautājums. Es pieļauju, ka arī tomēr nedaudz diference starp pašvaldībām, kur arī Latvijā tas viedoklis varētu būt ļoti, ļoti atšķirīgs par to, ko konkrēts pašvaldības var vai nevar nodrošināt bērnam sākot mācību gadu. Un vēl bija viens konkrēts jautājums arī ļoti, ļoti īsi, jo tad mēs būsim laikam visiem visu atbildējuši. Kas ir atbildīgs par skolu mājaslapu veidošanu? Nu, skolas finansējumā, skolas budžetā jāiekļauj, vai tas ir kādā pedagoga pienākums, vai varbūt kāds skolēnu grupas pienākums, kas uztur mājaslapas skolā, lai tur būtu aktuāla informācija? Skola pati.
Nu, tad katrai skolai ir sava mājaslapa, un viņiem ir noteikta kārtība, kādā veidā viņi šo informāciju atjauno, kādu informāciju viņi arī publisko. Jo bieži vien, tad, kad mēs ar direktoriem runājam, šo jautājumu pārunājam, ir arī argumenti, kāpēc, teiksim, netiek darīt zināms sabiedrībai, teiksim, konkrēti pedagogu vārdi, jo te ir tas, ko es pašā sākumā teicu. Ne jau mēs vienīgi strādājam ar blakus novadiem, blakus pilsētām. Ja? Ar pedagogu piesaisti. Ja? Tā kā, teiksim, arī tas ir ļoti būtisks jautājums. Un arī jautājums arī par fotogrāfijām. Jā, protams, pedagogu fotogrāfijas ir konkrētās izglītības iestādēs, citās arī nav. Nu, tad tā ir vislielākā atpazīstamība, ja cilvēku pazīst i pēc vārda, i pēc uzvārda. Ja? Tad personīgās dzīves vairs nav. Nu, es domāju, ka vairāk, teiksim, arī direktori konkrēti, neteiksim, ka baidās, bet ir piesardzīgi, lai publiskotu pilnīgi visu informāciju un lai pateiktu, un lai viņi pazaudētu, teiksim, konkrētu pedagogu. Arī paldies, būsim saprotoši. Būsim saprotoši. Nu, ko šis trešdienas vakars mums ir izskanējis visnotaļ tādā karstā atmosfērā, bet tieši šobrīd Vēnspils koncerta zālē iet vēl karstāk. Kas tur šobrīd notiek un kas ir izaudzis Ventspilī, ja runājam par mūsu lielisko izglītības sistēmu? Tie ir 5 ventspilnieki, 2, es saucu visus par ventspilniekiem, bet 2 ir tādi, kas tiešām ir ventspilnieki dzimuši un izauguši arī mūsu sporta skolas Spars sistēmām par labiem sportistiem Klaus Čavars un Toms Lēmanis. Ja, un tad ir 3 sportisti, kas ir arī mācījušies mūsu ģimnāzijā, ja, un par augstas pēc tam spēlējuši gan augstskolas komandā, gan basketbola klubā VEF, ja, un tie ir Rihards Lomašs un Jānis Strelnieks un Gražulis. Ja. Teiksim, mēs gribam teikt, ka mēs viņus arī uzskatām par savējiem, jo viennozīmīgi viņi par augstas klases sportistiem ir izauguši tieši Ventspils basketbola sistēmā. Tā kā tieši šobrīd tiek sumināti augstas klases basketbolisti, visi viņi neieradās, bet tiem, kas neieradās, ir vecāki aicināti un tā. Jā, paldies visiem, paldies, kas sūtat jautājumus. Esam sākuši televīzijas sezonu, atgādināšu, ka reizi mēnesī Ventspils pilsētas YouTube kanālā, kabeļtelevīzijā. Meklējiet tēmu, sūtiet jautājumus. Mēs aicināsim šeit studijā ekspertus un es, Gonda Pūrniece, uzdošu tos jautājumus, kas interesē jūs, Ventspilnieki. Tiekamies!